Čau visiem! Šoreiz būs stāsts par mājas būvniecību gada apskatu. Gads, protams, kārtējs ir pagājis. Mājas būvniecība iet jau, drīz būs 4 gadi. Iespaidīgi. Kas tajā aprakstā būs? Aptuvenas summas, cik aizgājušas, tā plus provizoriski, tur pieņemsim kopējās izmaksas un tā. Šo to kaut ko pastāstīšu. Mēģināšu jaunā veidolā visu to veidot. Liels paldies par abonementiem. Šitas gads bija ražīgs, sevišķi jau no vasaras beigām, no augustā, kas sāka kāpt augšā. Super vienkārši. Paldies. Man tas ļoti priecē. Jo aktīvāk, jo labāk. Mēģinu arī taisīt tos video arvien kvalitatīvāk. Es tā domāju, būs jau labi. Protams, lai vēl būtu aktīvāk viss tas, noklikšķinam uz laiku. Ja jūs neesat vēl abonējuši šo kanālu, droši spiežam abonēt. Nekas jau jums tas netraucēs. Lai viņš ir, citreiz ir arī tāda interesantas idejas, varbūt man ienāk prātā, un es publicēju. Tad turpinām skatīties visu to pasākumu. Un laimīgu jauno gadu! Atā! Pagājušajā gadā uztaisīju vannas istabu, visu noflīzēju un izdomāju, protams, kā jau vienmēr, to vajag jāuztais izlietni. Un, uzliku virsmu, pielīmēju šajā variantā, var redzēt, ka ir no leņķzelziem, no apusējo līmlentu, virsmu virsū. Silikonu pielīmēju un gatavs. Līdz vannas istaba toreiz man izmaksāja 1965 eiro. Un tagad vēl klāta visi tie pribambasi, kas saka sīkumi, virsma, spogulis. Tie man vēl izmaksāja 290 eiro. Lūk, šitien mans lolojums, saules kolektors. Protams, nācās vēl šo to uzbūvēt, lai pie jumta var normāli piestiprināt. Saules kolektora izmaksas kopā man sanāca 1152 eiriki. Un vasarā, ideāli, vienkārši perfekti. Jo tev nav jādomā, ka apkurināt, ka jākurina atkal kamīns, manā gadījumā, lai būtu karstais ūdens. Un to visu paveic man saules kolektors. Šajā laikā, kad tagad ir apmācies sniegs, diži jēga nav. Bet, labi, tas būtu aptuveni 2-3 mēneši, tas nekas ļauns nav. Šajā var redzēt, ka es konstruēju uz jumta, te atkal tiek kausētas trūbas no kaparliku. Šādi pārīkt uz sākumā izmaksā diezgan, bet pēc tam jau vairs tik traki nav, ja gribās palielināt, pielikt klāt vēl papildus blokus. Tas nekas nav, cik tur saules kolektors, mazliet kapar trubas. Šeit var redzēt, kā cīnos ar trubas kausēšanu. Protams, vēl viss jāiebāž iekšā ir. Viss tik kompakti, kā ir ko pacīnīties. Šajā variantā es te taisu radiatoram, saucamiem dzēsēšanas sistēmai statnes, kā saka kronšteins, lai var piestiprināt pie griestiem. Izmantoju vienkārši parastu istabas radiatoru. Vajadzētu priekšā uztaisīt kaut ko dekoratīvu elementu, lai būtu viss smuki un skaisti. Šitien ir 3-pušu vārsts, kas ir obligāti šajā sistēmā man, un viņš ļoti labi strādāja. Tad, kad aklimācijas tvertne ir pilna, saules kolektora kontrolieris padod informāciju, ka pietiek sildīt. Viņš sagriež šito 3-pušu vārstu un aiziet uz radiatoriem. Šeit ir spiediena tests, kas ir jāveic obligāti, jo
tas speciālais siltumnesējs, iet no visam šķirbām ārā. Ja tev kaut kas nav pareizi, tad viss vienkārši pila un pazūd. Obligāta prasība izplešanās trauks. Un šajā video var redzēt, kā tiek pumpēts siltumnesējs. Šeit tiek veikts trūbas siltināšana, lai viss tas nedziest. Uz kondensātoru tiek uzlikta termopasta un samaukts kopā, lai saules lampa aiznes uz pašu sildītāju karstumu. Saules lampas, protams, vajag prātīgi likt, jo viņas nav tās super izturīgākās. Tur krusu līdz kaut kādiem 20 mm, varbūt bišķi vairāk, bet tās, kas te šogad bija plosījies, tad būtu tur vienkārši viss aizgājas un pieskar un bēda būtu liela, bet Šai video sākās kamīnu demontāža, jo nepatikās šis saskājums strādāja. Ļoti slikti nosūca dūmus. Šajā jaunajā variantā vienkārši turpat motors nevajag vairs. Palīgs, protams, leņ ārā. Jā, vairs nevajag ventilatoru. Vienkārši viņam ir tāda vilkme, ka man jāpērk speciāls vārds bija. Jā, te, protams, taisu padziļinātu pelnu trauku, lai nav jāčakarējāt tur viss ar tiem pelniem. Viņš sabies tiekši iznes ārā, izber viss, problēmas beidzās. Jā, šajā var redzēt procesu, kā top apvilkne. Viss ir paša rokām taisīts, nekas nav pirkts, locīts, darīts, metināts. Protams, pats metāls nopirkts un krāsa. Kamīna izmaksas rekonstrukcijai man aptuveni izmaksāja 204 eiro. Durtiņas attiek nokrāsots, jo tajā sākuma procesā vispār nebija neko darījis, kā bija viņš no veikala gruntēts, tā viņš arī bija. Aizbītnes skurstenim. Un priekš stikla, lai stikls neaizaug ciet, izveidoja tādu variantu, ka diezgan īstenībā labi strādā. Ar caurumiem varbūt mazliet viņu vajadzētu šur tur lielākus caurumus, lai gaisa tiek klāt un izdeg stikls. Un šitien gaisa padevs vārds tiek taisīts. Protams, jānokrāso, lai nekas nerūsē. Un šeit tiks montāžas darbi uzstādīts atpakaļ. Reku ir dūmu caurule, kas ir 160. Viņai ir ļoti laba vilkme, un tāpēc nevajag nekādas ventilators, neko tam līdzīgi. Protams, arī visi siltināšanas darbi, uguns drošībai un tā tālāk. Kaut gan tajā vietā man uguns tur nav karstums, tur ir aptuveni vairāk lielākais karstums ir no tā līkuma, kas ir skursteņa līkuma, vairāk nekāda. Šajā stāstā var redzēt, kā tiek gruntēta siena pirms siltināšanas. Izmantoju EPS 60-100 puķiku, līmēju ar putu līmi un pēc tam ar siltumizolācijas dībaļiem savilku. Šeit var redzēt, kā tiek demonstrēt tā, kā nedrīkst taisīt. Šajā variantā nedrīkst taisīt, jo jābūt ir te stūrī viengabalu, kā saka, monolītam. Un šajos stūros arī jāliek ir pamīšas viens otram. Šeit tiek siltināta
logu aile, izmantoju 50 puķiku. Siltuma efektivitāte mājai ir ļoti labi jūtama. Protams, ka sienas biezums ir 50 cm, 40 ir gāzbetons ar eģipsi un 10 ir putuplasts. Šajā procesā var redzēt, kā tiek notīrīti visi liekie putulīmes gabali. Šāds rezultāts, kad ir salikts, vēl augšs nebija pabeigta, un to pēc tam pabeigs, un tagad tiek taisīts palodzes. Palodzēm izmantoja ekstrudētoru, nozāģēja noteiktā leņķī un pielīmē pie palodzes malas. Ar lineālu piespiedu, lai visi smuki taisni, noslīpēja liekos gabalus nost. Un te es, protams, likšu pēc tam palodzi virsū metāla, lai izskatās tīri labi. Šitien tiek sāk veidot nostiprināta stūri. Vienot sakot, armēšanas darbi notiek. Beidzot, jā, tur pat es pa laimi dabūju no darba maziņu atļinājumu, lai varētu visu šito izdarīt. Jo tas diezgan laikietilpīgi sanāk beigās. Un tad vēl man tur lietus lija, un tad viss kaut kāds es tad noņēmies bija līks. Jā, šeit izmantoju arī garo lineālu, lai viss būtu stūri daudz maz taisni, lai nebūtu tā kā kaktu kantorī kaut kur taisīts. Šeit izmantoju aiļu armēšanas materiāls. Šitas ir domāts logiem, pielīmē klāt, viss noarmē, stūrus saliek. Tagad tiek veikta putuplastu nostiprināšana pie sienas ar siltumizolācijas dībeļas naglām. Izmantoju 160 nieces, plasmasenes, iedzinu iekšā. Protams, bieži mazāk izmantoju, jo mēs taču līmējām putulīmi, un cik es saprotu, ka tik traki nevajag, un viens tā mājai nevajadzētu būt nekādām problēmām. Šeit tiek veiktas armēšanas darbi, izmantot sietas. Un te bija tas brīdis, kad man sāk kārtīgi līt. Bija jāapstājās. Šeit, protams, parāda, kā tik galā ar maisiem, lai nebūtu putekļi pilna māja. Ļoti vienkārši process, pagriež pusēm, tev ir dozēts. Šeit tiek armēta lielās vitrīnas. Armēšanas darbi ir tomēr salīdzinoši ilgstoši. Un viss tika paveikts. Jā, šajā variantā var redzēt, ka tiek likts otrā kārta. Tas bija interesantāk. Tur vairs nav tā čakarēšanās, paņēma plato lāpstu un viss notiek. Un tas gāja krietni ātrāk. To visu vajag darīt, kad nav saules. Saulainā laikā ir diezgan čābīgi, jo sāk ātri žūt un nesmuki izskatās. Tāds ir rezultāts, kad pabeigta armēšana. Vēl tur līdz galam viss nav nokalts. Protams, nākamie darbi būs dekoratīvā apmetuma veikšana, bet tas būs kaut pavasarī, vasarā redzēs, kas kur tad un kā. Šeit tiek rakts, verandai pamati, tas darbs tika veikts pavasarī. Kamēr pēc tam visu papīru sataisīja un tā. Pamat dziļums aptuveni 50-60 cm dziļumā, pēc tam ieliku iekšā pastabus, sabēru smilti, saskaloju un tad visu vasaru viņš stāvēja man. Un tad rudenī sāk turpināt otro daļu. Tā sāk veidot pamat veidņus no visādiem materiāliem, kas bija palikuši pāri, vai arī kaut kur vienkārši stāvēja fondos.
Protams, nosiltināju pamatus, 50 ekstrudēto puķiku, mājai likšu vēl biezāku, tur beigās es bišķi pārstrādāšu mājas pamatus. Un sāku betonēt pamatus, izmantoju 500 cementu, maisīju 1:3. Viena lāpsta cements un 3 lāpstas grants. Šeit tika demontēta veidņi un jau izlīdzināta zeme. Un šitās 2 trubas ir domātas komunikācijām, elektrībai un tādiem visādām lietām papildus klāt. Jo tur tajā vienā man būs pēc tam tā veranda sadalīta uz vairākās daļās. Tur būs, kur ir saimnieciskais kabūsīts un tur būs alternatīvais zaļās enerģijas kabūs. Un tas būs uguns droši, jo esmu redzējis, kā tur viss nodeg un tā tālāk, tāpēc viņš man būs ugunsdroši uzbūvēts. Jā, šeit tiek skalot grants. Šitādu variantu es labāk izmantoju, jo viņš ir ļoti kvalitatīvi beigās viss sanāk. Tā ņemšanās, tas nekas, bet to blieti, meklē. Un te tiek veikta siltumizolācija. Liku 15 cm biezumā, jo sapratu, ka tā būtu pareizāk. Mājai bija 10, bet te izmantoju 15, un es domāju, viss būs kārtībā. Jo verandā izdomāju likt siltās grīdas. Un aptuveni temperatūru tur var uzturēt kaut ko 5-10 grādi, vairāk nevajag. Galvenais, ka viņš ir normāli plusos silts. Šeit tika veikts hidroizolācija pamatiem, lai nepārnēs no pamatiem uz gāzbetonu mitrumu. Tad jau tiek pirmā kārta uzlikta. Gāzbetons beidzās, pagaidām arī ziema viss tas apstājās, jo pavasarī turpināsim tālāk. Šāds rezultāts izskatās pēc tāda paveikta darba. Prieks skatīties. Šeit liek kompensācijas lentu, lai varētu iebetonēt un vienkārši, kad ir siltā grīda vai kas staigā, lai neizspieža sienas. Izmantoju 10 milimetrīgo. Un te tiek liekts siets, lai varētu piestiprināt klāt siltās grīdas trubas. Šajā gadījumā es ieliku 80 metrus. Protams, pareizi ir jāliek 60 metri, jeb 10 kvadrātmetri viena cilpa. Verandai tas būtu sīkums. Galvenais, lai notur to daudz to siltumu. Un tur netraucēja kaut kāds saucamie tie tiltiņi siltuma. Starp trubām ir 15 centimetri. Šeit sākās darbi ar grīdas betonēšanu. Aptuveni iebetonēju 6 cm biezumā. Bez baigām tur līmeņošanām, bez neko. Vienā vietā tā kā bišķītiņi ir zemāk, 5 mm. Bet to es pēc tam izvilkšu ārā. Tāpat, ja man izlīdzinošais vēl vajadzētu uzlikt. Un tad izvilks to lieku ārā. Plīzējot vienkārši izvilks. Tas skatīsies, kā sanāks. Tas nebūs traki, vairs tur sīkums. Šeit maisīju 1:4. Un tāds rezultāts izskatās pēc darba veikšanas. Tagad top rekuperators. Protams, tas vēl nav pabeigts. Gaidu kontrolieri un tā. Šādi tādi darbi jāizdara. Šajā gadījumā izmantoju polikarbonātu, jo nevarēja atrast nekur alumīnija foliju kaut kādu 0,1, 0,2, tas būtu baigi forši. 0,1 vajadzētu, ja varētu dabūt, tad būtu superīgi, bet pagaidām viņi nevar dabūt, uztaisīt no polikarbonātu. Un ja kas, tad uztaisīs jaunu no alumīnija, un tu izņem to bloku ārā, ieliek alumīnija bloku. Tas nekas traks nav. Un šeit tiek veidot kaste rekuperatoram no ekstrudētā puķika piesnieka. Un šeit tiek līmēti, lai kastē būtu attiecīgi man vajadzīgais izmērs, tāpēc visi tie gabali tiek salīmēti kopā.
Nu, te tiek iestiprināts pats galvenais elements, tas ir tas pats siltummaiņas. Un tādā ziņā pēc tam visu var izņemt ārā un nekāda problēma. Te tiek likts filtrs, kas nāks no telpas ies uz āru. Jo, kā jau visi zinām, tomēr putekļi ir, cilvēks ģenerē pietiekam daudz putekļus. Un, ja tur aiziet viss tajā spraugā cieta, tad viņš vairs nemainīt siltumu. Un šeit tiek uztaisīts viss tas, kā saka, plaukts, tiek ielikts rekuperators, un tagad tiek veidot trubas, lai aizvadītu visus istabām. Šeit izmantoja kanalizācijas trubas, tur ir 110. un aiziet uz istabām 75. Un te tiek likta gumijas, lai var piespiest, lai neiet garām gaiss, lai viss tā process notiktos. Izmantoja tur kaut kā 20 mm gumijas, un te tiek aizbultēts ciet, lai viss piespiežās un nekur gaisa liek neiet ārā. Tad tiek veikts siltumizolācijas pasākumi. Un tad liek virsū pamatnes siltumizolācijas materiālu. Tas laikam ir domāts grīdā. Nolīmē ar foliju līmlentu, lai izskatās viss civilizēti un smuki. Šeit ir mans zemes kolektors, otrais dublis numur 2, pirmais noslīk. Šajā variantā, liku visu pēc līmeņiem, lai ar kritumu uz leju un visu raku kantē. Un izskatās, ka viss labi strādā, vēl nekas nav noplūdis, jau visu vasaru stāvēja, vēl tagad rūdenī, un tagad vēl viņš man strādā. Vietām pat ierakts 1,50 m dziļumā, aptuveni nāk iekšā 5 grādi šajā laikā. Es tā improvizēju, lai iztecinātu ārā, lai kondensāts viss iztek ārā, un šitas ir man pagaidu variants filtram. Lai, kas saka, kukaiņi netiek iekšā. Labi, ziemā kā tur kukaiņi ir, bet kamēr neesmu uztaisījis pa nopietnam to riktīgos filtrus, ko es salicis, ko es biju domājis, tur bišķi jāpacīnās. Te izvadīs ārā vēl to kondensāta ūdeni. Un šajā pusē projekts būs pabeigts, otrā pusē man vēl nav pabeigts. Tur vēl vajag ieguldīt grodu. Vēl šis tas tur jāuzbūvē, jāsabūvē, jāpārbūvē. Un tad arī būs pabeigts. To es domāju šo pavasari. Vai redzēs kādu ziemu būs. Tāds pagaršs video sanāca. Tas tā ar visu stāsts. Neesmu tas labākais stāstnieks, bet kaut ko pastāstīju, lai varētu saprast, kas kaut kā darīja. Kopējās izmaksas es tur visiem līdz galam nepateicu, tas sanāca šitāds variants. Tā, izlietnes, viss, ko es tur taisīju, 289 eiro. Saules kolektors, 1152 eiro. Kamīns pārbūvēja, 204 eiro. Siltināšana mājai, bez darba, protams, viss tas ir rēķināts. Aptuveni 962 eiro. Verandas pamatne plus grīda, tur daudz nesanāca, 400 eiro. Tad tur rekuperācija, ventilācija, kontrole, aptuveni tas ir 317 eiro. Šā gada izmaksas ir aptuveni šādas, tur 3324 eiro. Kopējais, pa visu to, kamēr es māju būvēju, 23414. Bez darba, rēķina reiz 2 minimums. Ja ne pat bišķi vairāk. Kā lai saka, nav tas baigi daudz izmantot tā naudiņa mājām šogad. Protams, jo vispārējais arī maksā, visi ir rēķini pieauguši, paika dārga, visi dārgs, benzīns vajag, mašīni jātaisa un vispārējais ir. Mājā atlicinās ārvien mazāk, bet labi, ka tā māja iet uz beigām. Ja jums patīk šāda veida saturs, noklikšķinam patīk. Ja neesat abonējuši, abonējiet un gaidām nākamos video. Atā, laimīgi jauno gadu!